Aizvadītajā nedēļā lielu iedzīvotāju satraukumu izraisīja Sijā Jēkabpils pakalpojumi paziņojums, ka līdzekļu trūkuma dēļ turpmāk atkritumi no pilsētas tiks izvesti 2, nevis 3 reizes nedēļā, kā tas bija līdz šim. Šādu lēmumu nācās pieņemt pēc tam, kad vairāki uzņēmuma pakalpojumu ņēmēji nebija norēķinājušies par atkritumu izvešanu 2 vai pat 3 mēnešus. Iedzīvotājiem bija ļoti asa reakcija. Uzreiz tika viss ievērots, tika zvanīts un bija neapmierināti, kad viss iet pa gaisu un konteineri plūst pāri un sētnieki ir liela daļa vainīgi pie šā visa notiekošā. Bet situācija ir tāda, ka arī sētnieks ir tikai cietējis, kā saka, viņiem viens reizes vietā jāiet 2, 3 reizes, jo viņam ir, viņš mēģina savākt tos pāri plūstošos atkritumus vienkārši vismaz vienkopus, lai neiet viss pa gaisu. Cik ilgi prognozē? Tas atkarībā arī kā būs maksājumi, kā mums maksās. Tas ir galvenais, jo tomēr mums degviela jāiegādājas, un arī šajā situācijā arī negrib degvielas piegādātāji uzkrāt lielus parādus. Atkrituma izvešanas izmaksas ir gana lielas. Katru dienu strādā 4 atkrituma savākšanas mašīnas, kas patērē degvielu 180 latu vērtībā, kā arī 4 šoferi un tikpat krāvēji. Savukārt uzņēmuma parādnieku saraksts ir garš. No tiem lielākie ir Sijā Jēkanamu pārvalde ar 10 000 latu lielu parādu, tikpat arī Sijā Hektors, bet Jēkabpils pašvaldības parāds par visiem Jēkabpils pakalpojumu sniegtiem pakalpojumiem sasniedzis jau 29 000 latu. Uzņēmuma vadītājs Gunārs Spals atzīst, ka no vienas puses iedzīvotājus var saprast. Samazinoties viņu ienākumiem, pieaug parādi Jēkanamu pārvaldei, arī pašvaldībā nodokļu iekasējas daudz mazākā apmērā. Tomēr netrūkst arī cilvēku, kas veicot remontdarbus savā mājoklī. Radušos būvgružus novieto sadzīves atkritumu konteineros, bet lielgabarīta atkritumu konteinerā, kas paredzēts vecām mēbelēm, sadzīves tehnikai vai citiem nestandarta atkritumiem, met sadzīves atkritumus, tādējādi tikai sarežģījot tālāko atkritumu pārstrādi vai uzglabāšanu. Tāpat nereti pilsētai tuvējo pagastu iedzīvotāju atkritumus izmet Jēkabpilī esošajos konteineros, tādējādi pilsētniekiem palīdzot tos ātrāk piepildīt. Sijā Jēkabpils pakalpojumi parādnieki pamazām norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem, tomēr, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu pilsētā 3 reizes nedēļā, uzņēmumam nācies ņemt 20 000 latu lielu kredītu.